Šis bija visgaršīgākais pārgājiens, kādā es esmu bijis. Mēs gatavojām kamambēru ietītu bekonā, dārzenīšus ponzumērcē un foreli apelsīnu piparos. Ak, Dievs, cik labi! Pēc Ziemassvētkiem. Nē, no Karli, ja tu piedāvāji šādi, es neatteikšu. Mēs dosimies Svārtes iezi. Vo, nu tas ir vīrietis. Tā zīme nozīmē šķērslis? Jā. Ok. Par laimi tas šķērslis tikai nozīmē vienu nogāzušos kokus takas, un tas vispār nesagādāja problēmas. Pagaidām. Trakākā daļa visā šajā pārgājienā bija nepaslīdēt dubļos, jo vietām tiešām bija slidens. Pats pārgājiens līdz gatavošanas vietai aizņēma apmēram 40 minūtes, ejot nesteidzoties un ar pāris pieturām. Viena no pieturām mums bija ūdens pauze. Ja neskaita pāris smilšu graudus, es nezinu, kas var būt labāks par avotu ūdeni pārgājienā. Tā ir smuki. Jo, man liekas, mēs teorētiski varam noiet tur lejā. Turieties pie šitā. Jā. Kreisajā rokā kamera, labā roka turās pie šitā. Atnākot, pirmais darbiņš meitenēm bija notīrīt galdiņu un soliņus, ko viņas izdarīja, ļoti prasmīgi. Bet tikmēr mēs ar Kārli iekūrām ugunskura, uz kura gatavot. Labi, varbūt par ugunskuru varam teikt paldies Kārlim, jo es jau biju izsalcis un devos gatavot. Pirmā lieta bija sagatavot dārzenīšus. Pupiņā es nogriezu galus un pārgriezu uz pusēm. Bet tā kā man negribējās saldēt rokas un mazgāt senes upē, es tās vienkārši nomizoju un sagriezu ceturdaļās. Šie kartupeļi man bija jaunatklājums, super garšīgi, es iesaku pārgājieniem. Vienu no forelēm mēs apkaisījām ar apelsīnu pipariem un sāli, bet otru ar citronu pipariem un sāli. Vienkārši ietinām folijā un likām gatavoties pat taisno oglēs. Dārzeņus mēs pagatavojām ļoti vienkārši. Ļoti karstā vokpannā apcepām sviestā, un kad tie bija gandrīz gatavi, pārlējām ar jau gatavu ponzu mērci. Viņš jau te sildās visu laiku. Jā, bet riktīgi labi. Tā dupu. Tie dūmi, kas nāk. Ak, Dievs, cik labi! Pēc Ziemassvētkiem. Pēc apelsīnu. Pēc foreles ar dārzeņiem bija arī laiks kam nedaudz treknākam. Kamambēru mēs ietinām bekonā un folijā un likām cepties oglēs. O, tā kā maķītis burgeri. Ir grūti izskaidrot, cik labi tas garšoja. Ar brūkliņu ievārījumu kopā vispār neaprakstāmi. Iekā. Jā, garšīgi. Pēc ēšanas saule sāka strauji norietēt, tāpēc mēs padzērām tēju un sākās galvenā daļa. Visu aiz sevis novākt un atstāt kārtību. Tieši lifehacku, ja tu filmē, tad tu vari tā kā nekārtot un skatīties, kā pārējie kārtojas. Ja tu esi tik tālu noskatījies, es tev saku lielu paldies un ieraksti komentārā, kas tev patika vai nepatika un ko tu vēlētos redzēt nākamajā video.